Taks. Sveiki visiem, mēs šodien runājam ar Mareku. Mareks pie maniem piedalījās uzturšķēpu nometnē, un principā šodien parunāsim par to, kā viņam gāja, ko viņš dabūja gatavu ar to visu un kāda bija viņa pieredze. Tā kā, čau Marek! Čau! Attālināts, kā ar visiem covidiem, visu pārējo. Kā varbūt tu vari sākt ar to, ka tu vispār pastāsti, kas tu esi un kāpēc tu izdomāji vispār sākt strādāt ar maniem, kas bija tas, ko tu gribēji dabūt gatavu? Tātad, kā jau Kārlis teica, mani sauc Mareks. Man ir 42 gadi. Un kāpēc es pievērsos uzturšķēpu nometnē? Tāpēc, kad jau gadiem ilgi ir bijis tā, kad es neesmu bijis apmierināts pa lielam ar savām sajūtām. Tāpēc, ka man bija tā kā liekais svars un pēdējās analīzes sāk uzrādīt arī paaugstināt holesterīnu. Neskatoties to, ka es līdz šim arī esmu aktīvi sportojis un centies ar to savu lieko svaru kaut kā cīnīties, gājis tur uz fitnesa zālēm, tur no rītiem mēģinājis skriet, riteni braukt tur un volejbolu spēlēt. Teiksim tā, nav bijis tā, ka man ir bijis mazkustīgs dzīvesveids līdz šim, bet īsti tāda taustām rezultāti nekad nav bijis. Es tur esmu mēģinājis arī tur kaut ko lasīt par uzturu un tā. Un principā man nekad nav sanācis tikt zem kaut kādiem 80 kilogramiem. Ja man bija zem 80 kilogramiem, es vēl varu pateikt, ka mans augums ir 1,74 m. Un tā, ka es sāku pievērsties šim uzturšķēpu nometnei, mans vidukļa apkārtmērs bija 1,1 m. Un pašsajūta man bija slikta. Katru reizi, kad, teiksim, man vajadzēja pieliekties, lai no rīta aizšņorētu kurpes, gandrīz bija jāievelk elpa. Un bija jāpaspēj aizšņorēt tās šņoras, jo tas vēders traucēja. Nerunāsim par to, ka es nejūtos ļoti komfortabli, kad bija vasarā sauļošanās sezona, un tad, tā, sajūtas nebija tās labākās. Un tad es, laikam jau, ka Facebookā es kaut kā uzskrēju Kārļa aicinājumam, un tad bija tā, kad es sapratu, nav jau ko īsti zaudēt. Ir jāmēģina, jo es sapratu, ka līdz šim viss, ko es esmu mēģinājis, ir pa lielam vainagojies ar neko. Un es atceros, ka, teiksim, mans tas lielākais, grūtākais posms tajā visā šajā laika periodā, kas esmu pievērsies šai nometnei, īstenībā pats grūtākais bija apstiprināt to maksājumu tev. Tāpēc, ka it kā liela nauda, un tev nav īsti skaidrs, vai tas strādās. Un tu esi visu laiku jau pirms tam vīlies kaut kādos, izaicinājumos. Un īstenībā tā bija tā grūtākā lieta apstiprināt un piedalīties, sākt kaut ko darīt. Un tad jau, kad es piekritu šim izaicinājumam, jau samaksāju to naudiņu, es sapratu, atpakaļceļa nav. Ir vienkārši jāiet līdz galam. Un tas arī bija viens no motivatoriem arī, ka es esmu tajā procesā iekšā un principā centos ļoti, ļoti izpildīt un sekot visiem norādījumiem, ko tu, Kārli, ieteici. Teiksim, šobrīd tu esi no paša sākuma, tu esi jau no 28. aprīļa, principā ir pagājuši cik 5 mēneši, mums sanāk mājas, jūnijas, jūlijas, augusts, 5 mēneši. Varbūt tu vari tā konkrēti tiem, kuriem ritīgi interesē, kas ir tas, ko tu esi dabūjis gatavs tajos 5 mēnešos? Tagad ir pagājuši 5 mēneši, bet principā rezultāts man jau bija sasniegts, ko es gribēju kaut kādu 3,5 mēneši. Un, tur vēl bija tāds klupšanas akmens pa vidu, ka bija vēl Jāņi, kas visiem bija tāds grūtāks periods. Un, principā, es sasniedzu tādu rezultātu, kādu es nebiju sasniedzis vēl nekad. Šorīt vēl uzkāpu svariem, man ir precīzi 72 kg. Un vidukļa apkārtmērs man ir
92, 91,5 kaut kā tā. Un es šādu rezultātu, šādu parametru man nav bijuši vispār nekad. Tik slaids, es neesmu bijis nekad. Kāds bija tas svars, ar ko tu sāki? Sākotnējais svars man bija 84 kg. Un vidukļa apkārtmērs man bija 1,1 centimetrs. Ok, tad principā 10 centimetri no vidukļa, 11 no svariem. Un jā. Kā ir, teiksim, ar pašsajūtu, ar tādām lietām, kāds izdarījis, tur sēž uz diētām, un viņi tur mocās, ka viss ir briesmīgi. Kā tev bija šitā procesa laikā, teiksim, kā tu jūties, kā tur tā varbūt atšķirība no paša sākuma? Kā tev tas viss process, kā tāds likās? Patiesībā es neteiktu, ka bija ļoti grūti. Man ļoti patika, bija iedoti tie 3 saraksti, sarkanais, oranžais un zaļais. Bija konkrēti pateikts, ko nedrīkst, vai nav ieteicams lietot. Ļoti dažādas pozīcijas tika vēl atrunātas mūsu tajās webināros, kas notika trešdienās. Patiesībā es jutos visu laiku ļoti labi, un varbūt sākotnēji bija drusku no tās maizes grūti atteikties. Bet visgrūtāk droši vien bija atteikties no tiem saucamajiem kaitīgajiem ieradumiem, kas bija jau tā kā regulāri tāda pirms gulētiešanas tādas uzkošanas, tāda āliņa lietošana varbūt un tāda kaitīga ieraduma. No tiem bija varbūt grūtāk drusciņā atteikties, bet ar laiku tas viss normalizējās. Bija kaut kādas lietas, kas tev visā tajā procesā palīdzēja, teiksim, tikt galā ar tiem kaitīgajiem ieradumiem, kā tu saki? Īstenībā bija tā, ka varēja aizstāt ar kaut ko citu to, teiksim tā. Tā kā mēs zinām, ka sausais vīns ir ok, kuru drīkst lietot, tad es vienkārši alu aizvietoju ar sauso vīnu. Protams, tā regularitāte nebija tik liela, bet tas bija labs aizstājējs. Tāpat arī, teiksim, kaut kādas uzkodas, ja kādreiz tie varēja būt kaut kādi čipši tur un ķiploku grauzdiņi, tie tika aizstāti ar olīvēm, ar cieto sieru vai ar kaut kādu vītinātu gaļu. Un tas joprojām strādā. Teiksim, tūlīt parunāsim par to, ko tu tieši ēdi, bet, respektīvi, ja tev tā jāapkopo un jāpasaka, teiksim, kas ir tā lielākā atšķirība starp tādām standarta pieejām, kas ir, ko tu pirms tam esi mēģinājis, starp šito pieeju, ko es stāstu tev uz Turšķēpu nometnē, ko es mācu? Teiksim, kas man pašam ļoti patīk, kad pa lielam netiek ļoti drastiski, kancelēt vai izslēgt kaut kādu lielu pārtikas grupu, ka, teiksim, man nepateica, ka nedrīkst, teiksim, gaļu ēst. Ja man pateica, ka es nedrīkstu gaļu ēst, es droši vien nesakotu tev. Jā. Vai arī, teiksim, man jebkurā gadījumā bija daudz tādas lietas, kas man garšo, un tāpēc man tur liels tāds, nekas nebija ļoti daudz jāupurē, lai sekotu šim uzturam. Ok, viena no lielākajām problēmām parasti, ko cilvēki min, ir tieši tas, ka tur visu laiku ir izsalkums un kārdinājumi visu tā procesa laikā ar tādām, ar diētām, ar tādiem procesiem. Kā bija ar to visu šeit? Runājot par kārdinājumiem, man principā ir jāsaka liels paldies savai ģimenei, jo es viņam arī to skaidru un gaišu pateicu, kad es turpmāk sekošu tādam uzturam, es parādīju sievai visus tos 3 sarakstus. Un viņi bija ļoti saprotoši, un viņi arī man palīdzēja taisīt tās maltītes. Mēs arī sekojam tām receptēm, bet pa lielam, ja tu zini, kāda pārtika, kādi pārtiks produkti drīkst tikt izmantot, tad sieva balstoties uz to zaļo sarakstu arī taisīja maltītes ikdienā visai ģimenei. Un īstenībā tas bija ļoti liels atbalsts, kas es domāju arī ir ļoti nepieciešams tīri citiem, kas seko, ģimenes atbalsts ir svarīgs. Ja tur, teiksim, es zinu, kādreiz ir tā, ka maziem bērniem tur saldējums garšo vai tur kaut kādas kūkas, un
ka tas viss man stāv deguna galā, protams, tas man ir kārdinājums. Tad, arī sieva saprot, ka, šīs kārdinošās lietas, viņa vismaz tā ļoti klāji neeksponē man. Jā. Tā. Ok. Un tā kopumā, cik tev viegli vai grūti varbūt bija, nomainīt to ēdienu karti? Kaut kādas lietas jau bija jāizņem. Un līdz ar kaut kādas lietas jau bija jāizņem no tā uztura, bet cik priekš tevis bija grūti to ēdienu karti kā tādu pamainīt? Un varbūt pat, savienot ar ģimenes dzīvi. Saka, ģimene ir atbalstoša, bet teiksim, kā ar darbu, ar visām šitām lietām. Man arī paveicies tā, ka mums darbā ir tāda atvērtā bufete, kur tu pats vari salikt uz šķīvi, cik daudz, ko tu gribi un kā tu gribi. Tu pats izvēlies. Tur nav, teiksim, jau nokomplektēta porcija. Tur problēma nekādu nebija. Mājās arī tika ņemti vērā mani jaunie uztura paradumi, un ar to nekādu īstu problēmu nebija. Es domāju, ka grūtāk ir tad, ja tu kaut kur izbrauc ārpus mājas, kad ir vienīgā iespēja ieiet kaut kādā benzīna tankā paēst vai kaut kur, tad bišķi grūtāk ir ar to. Bet arī nebija tik traki. Kas bija tās lietas, ko tu benzīna tankos? Ja sanāca izbraukt no mājas, kas bija tas, ko tu trēdi? Benzīna tankā ieejot, tur gandrīz vai grūti kaut ko izvēlēties. Tur vienīgais tur kādu burkāni, ko tu vari pagraust, kaut kādu riekstiņu, ko tu vari atrast. Tur viss pārējie tie rapi un hotdogi un hamburgeri, tur tā. Īsti nav tas, kas vajadzīgs. Mēs vien dienu smējāmies par šo, ka iet Statoilā, tagad Circle K, ka jāprasa vienkārši destiņi bez maizes. Kad tu vienkārši paiet destiņi, vai ne? Bet, gaļa un rieksti, principā, un ūdens ir tās opcijas, ko tur var paķert. Labi, respektīvi, tātad izsilkumu jāmocās nebija. Praktiski tā puslīdz sanāca visu apvienot. Kā bija, kā vispār tā ēdienkarta izskatās? Kas ir tās lietas, ko tu galvkārt šobrīd ēd? Man ir diezgan tā vienkārši. No rīta uz pannas apcepu žāvētu gaļiņu, kas ir ātri, vienkārši apcepu žāvētu gaļiņu. Tad es uzcepu kādas 3 olas, vienkārši parastās vēršetes. Un tad es pielieku klāt papriku, tur kaut kādu tomātu un kaut kādus salātus. Un tās ir manas brokastis pa lielam, ko es tā uz ātro, pa vienkāršo varu uztaisīt. Jā. Tādā veidā. Teiksim, kafija, protams, ir. Pusdienas vakariņas? Pusdienas vakariņas ar tāpatās. Es tad eju tajā mūsu ēdnīcā, kur ņem pārsvarā gaļu, dārzeņus un citreiz kaut kādi grilēti dārzeņi, tāda eļiņā ir garšīga. Tā. Vakarās sanāk tā, ka es gandrīz vai īsti ēst negribu, tad es tur kaut ko, žāvētu gaļu šķēlīt apēdu, tur tā, ja kaut kāds neliels izsalkums, bet principā, ar 2 ēdienreizēm es gandrīz varētu iztikt pa dienu. Kā bija pirms tam? Respektīvi, tas, ko daudz, teiksim, varbūt neesmu domājis, ir tas, ka pie šī uztura, ar šo uzturu, tā apetīte kā tāda samazinās. Teiksim, arī tev bija tā, ka, vai tu vari teikt, ka pirms tu sāki, tev gribējās ēst daudz vairāk visu laiku nekā tagad? Ko es pamanīju, ka kādreiz, ka es, ēdu, liku kartupeļus, tur piedavus vai griķus, liku iekšā tur gaļu un mērci. Man tā porcija bija, godīgi sakot, vizuāli lielāka. Tā kaudze uz šķīvi bija lielāka. Šobrīd, liekot pareizās lietas šķīvī, man īstenībā tā porcija sanāk mazāk. Un ēst man gribās arī pēc tam bišķi vēlāk. Man ir tā, ka es pēdu kārtīgi to gaļu, dārzeņus, un man īstenībā tā enerģija uz ilgu laiku pietiek. Tad, respektīvi, sanāk tā, ka paēd mazāk un jūties vairāk paēdis ilgāk. Porcija, jā, varētu tā teikt, jo porcijas vizuāli man palikušas mazāk. Es paēdu un man ir ok. Nē, tas ir tas, par ko es runāju, ka tā apetīte kā tāda samazinās. Un, respektīvi, man liekas, ka vēl viens ļoti svarīgs punkts laikam ir par to, ka, parasti, kad cilvēki domā par tur
veselīgu uzturu ēšanu, lai samazinātu svaru, viņiem uzreiz pirmā doma galvā ir tur kaut kāda kaloriju skaitīšana vai kaloriju samazināšana. Kā bija šeit? Vai tu kaut kādā brīdī biji spiests tur skaitīt kalorijas vai apzināti ierobežot porcijas? Nu, zini kā, man bija tā, ka es ēdu līdz tādai sāta sajūtai. Vēl ko es vēl mācījos šajā laikā darīt, ir ēst lēnām. Arī to maltīti, ko es ēdu, es cenšos ēst nesteidzoties, kas arī ir, jo savu laiku arī, ka es ēdu, teiksim, ar tiem kartupeļiem un tās lielās porcijas, es viņas mācēju ļoti ātri apēst. Tad bija tāda labi paēsta sajūta, bet es neteiktu, ka tā sajūta bija tāda komfortabla. Tad arī tā lēnā ēšana, ko es arī cenšos tagad tā praktizēt, ēst nesteidzoties. Tas arī, man liekas, ir labi, ka tu nerī. Jā. Tā. Bet, principā, visu tā procesa laikā es tev tā kā neliku ierobežot kalorijas, tur ēst līdz sāta sajūtai. Jā, man bija tā, ka man pietika ar to mazu ogļu hidrātu uzturu. Es līdz ketogēnam uzturam negāju. Es gan sākumā to Excel tabulu tur pildīju un tur mēģināju to visu darīt, bet es sapratu, ka tas nav priekš manis. Tāpēc, ka man kaut kā neveicās ar to skaitīšanu, es kā sākumā mēģināju, bet man tur nekas prātīgs nesanāca. Un tad es paliku pie tā zemu ogļu hidrātu uzturu, un es sapratu, ka viss jau tāpat pa lielam strādā. Un es esmu jau sasniedzis mērķi, ka es vienkārši pie tā arī apstājos. Un es joprojām to zemu ogļu hidrātu uzturu turpinu ieturēt, un tā arī dzīvoju. Tiem, kuri nezinu, varbūt, kur skatās tas Excel, kurus, ko tu runā, tas tiek iedots, tagad cilvēks tiek līdz ketogēniem uzturam, vienkārši, lai ir ērtāk pasakot līdz tam, cik daudz kas, kur ir apēsts. Mums, teiksim, te uzturšķāpa momentē ir vairāki soļi, kuriem iziet cauri, bet, reku Marekam jau ar pirmo soli sanāca visu tā ļoti, ļoti veiksmīgi savest kārtībā. Un cik es saprotu, tev tas tāda pastiprinātā gavēšana pati jau sāka veidoties. Jā, principā man ir jau pa lielam skaidrs, jau man ir, ko es drīkst, ko es nedrīkst. Es pat īsti vairs neskatos tajos 3 sarakstos. Man apmēram jau tas virziens ir skaidrs, un es to ceļu eju, jūtos komfortablu un ir ļoti ērti. Ok. Labi, respektīvi, tad es uztaisot tādu lielu rezumē tam visam. Tu zaudēji svaru, tu samazinājies tas viduklis, principā tu teici, ka tu esi labākajā formā, kā tu jebkad esi bijis. Plus mīnus, es saprotu, tev to sanāca izdarīt, ēdot līdz sāta sajūtai. Tu pats biji tas, kurš izvēlējās tos produktus, ko es tev tikai iedevu tās vadlīnijas. Jā. Un, teiksim, tu sākumā minēji arī par tām veselības lietām, tu tagad esi sekojis tiem analīzēm līdzās, skaties, kas tur notiekās. Šobrīd ir tā, ka es izvairos iet uz laboratorijām, tāpēc, ka tur, man liekas, ļoti daudz iet uz tiem Covid testiem. Arī, man liekas, tas tā. Es nezinu, es jūtos labi, kādreiz es tā nejūtos, un man liekas, ka ar mani viss ir kārtībā. Varbūt kādreiz es to analīzi uztaisīšu, tad es tev viņu aizsūtīšu. Okay. Tad arī tu saki, ir visi tie vizuālie parametri uzlabojušies un arī pašsajūta enerģija, tāda pašpārliecinātība. Jā, tieši tā. Un vēl kas ir, apģērbs man ir jāmaina. Man ir jānopērk. Man ir nopirkts citas bikses, jo viss ir palicis pa lielu. Bet ko es neesmu izmainījis, es esmu saglabājis savu veco siksnu, kurai ir papildus iesisti vēl 2 caurumi. Tāpēc, kad siksnā beidzās man caurumi, es vairs viņu nevaru savilkt. Un tas ir mans, teiksim, tā kā rādītājs. Es visu laiku tagad man tajā pēdējā caurumā stāv tā siksna. Un ja es, teiksim, jūtu, ka man sāk tā sīksta spiest, man jāsāk domāt, varbūt es kaut kur esmu atkal kaut ko, sagrēkos, kaut ko nepareizi ēdu, jo tā sīksta ir man tagad tur formā, teiksim tā. Tad redzama vadlīnija. Jā. Un, teiksim, kopumā par to procesu, visu tā informāciju un tā vērtību, ko tu pretī dabūji par to samaksāto naudu,
Es saprotu, ka tu jūties ļoti apmierināts ar to visu, kas ir iegūts. Jā, es nenožēloju nevienu centu, kas tika ieguldīts šajā projektā. Es ļoti esmu apmierināts ar rezultātu. Es tiešām tiem, kuriem ir problēmas ar veselību, ar lieko svaru, tiešām vienmēr rekomendēju tevi. Iesaku iesaistīties un sekot tev, jo rezultātus es esmu izbaudījis, tas viss strādā. Un, jā, ieteikt visiem izmēģināt. Forši. Kā ļoti labi. Tieši tā, galvenais ir tas, vējš tik sapūta. Bet tieši tā, kā tu pats sākumā teici, grūtākais jau ir laikam tas pirmais uzticības solis samaksāt to naudu, un tad jau tas rezultāts beigās jau to pārliecību dod, ka tas viss bijis ir veiksmīgi. Jā, un arī es esmu, teiksim, ikdienā ļoti priecīgs, ka cilvēki tās pārmaiņas pamana, kad daudz nāk un prasa, kā tu to dabūji gatavu. Tiešām tur nesporto nekur ļoti, un tur, neskrien, tur maratons, un tad, kad es izstāstu to savu stāstu, tad cilvēks saprot, jā, īstenībā tā atslēga ir tajā uzturā. Kā jau tu teici, kad, fitnesa zālēs un sportā mēs taisam muskuļus, bet savu ķermeni mēs veidojam virtuvē. To es arī visiem saku. Jā. Forši. Super. Paldies, ka tu aprunājies ar manīm. Es domāju, ka kādam tas noteikti arī būs noderīgi. Ja gadījumā kāds jautājums kādam uzrodās, droši arī likt vienkārši apakšā komentārus. Es jau pēc tam mēģināšu atbildēt pēc iespējas ātrāk. Bet jā, kā vēlreiz tev paldies, ka tu pieslēdzies šodien. Paldies, Kārli, tev!